Es vienmēr esmu godīgi teicis jūsu mašīnām. Es zinu. Tas jau nebūs šoreiz vienīgais. Nē, tur viss kārtībā. Klientiem noteikti. Klientiem, bet tas patīk. Mēs pasakām, jāiegulda 600 eiro. Viņš zina, ko reiķināties. Viņš iegulda un... Klausies, starp citu, daudzi te visu laiku man raksta komentārus, kārbēs tiek nopērk pār un neko vispār neremontē. Apmēram, cik mēnesī tu piestādi lielu reiķinu kārbēs? Apmēram, nu tā vidēji. Tagad mazāk. Tagad mazāk, bet nu vidējais, cik Pēc, bijis? ka jūs tos labos darbus citur taisat un es tikai sūdiem čakarējos. Jā, Tāpēc. Bet bija mēneši, cik mēs motors nomainījām? Tas tie jau nav labie darbi. Nu, Labie jā, darbi mēs pie tiem vedam. Klucīši, buksītis. Tu baigi ilgi rindu uztaisīsies. Man es pie tiem iemetam iekšā motornieku garākos darbus. Neko jau baigi daudz, no 5 līdz 10 Kas ir 5 mēnesī. Nu, tā kā 5 līdz 10 5 tūkstoši. servisi kaut kādu, ne? Laikam 4 servis. Tā kā pie Dīdī tikai mēs ieguldām no 5 līdz 10 tūkstoši eiro vidēji mēnesi. Vēl ir, cik mums vēl 3 servisi, laikam vēl, kas ir, uz kuriem mēs aizinām mašīnīs. Tā kā kopā mēnesī varētu būt kaut kas ap 15, 20. Tikai 3 mēnesi ir bijis. Mazgāšanā, tīrīšanā, 2000. Labi, to neskaitam. Nu, bet tāpatās 2000 mēnesī tu iegūdi, lai tās mašīnas būtu tīras. Jā, lai tehniski apskats ap citu iziet, katrai mašīnai vidēji jārēdina 500 eiro kaut kur. 500 tas ir nekas, var teikt, kad nav salūzis. Jā, un... Cik es jāiegulda ir? Labi, es esmu un tīmiski, es uzskatu, ka tā, iet un pa tehnisko stāvokli uzlabot mašīnu. Lai pārdot mašīnas, tad cik jāiegulda? Tā kā nosaukšu apgāzīsies. Kā tev liekas, Dīdī, cik es aiziet? Es jau zinu, tāpēc... No. A, kādu zini? Tāpēc, ka man ir informācija. Viņam ir insiders mums viens. Nu, nē, jūs paši esat teikuši. ZDX tev stāsta? Nē, jūs paši esat teikuši. Jūs teicāt toreiz, bet tagad varbūt jums, 10 000 eiro mēnesī jūs tērējāt. Praktiski, jā. Kā tas būtu? Es to vēl 4 gadi es nevaru saprast. Izrēķini. Viens udājums cik maksā? Kā tev? Nē, es saprotu, ka 10 000, bet kā tev to pogu nospiest pa sludinājumu ir 10 000? Jā, un es vēl lieku iekšā bezmaksas sludinājumu priekš klientiem. Tur vēl aiziet ļoti liela summiņa, jo tur ir 500 sludinājumu katru nedēļu tiek atjaunot, 500 sludinājumu reiz 5 eiro. Cik tas ir? 2,5. Neviens jau neticēs, ka 10 000 es esātu maksā. Nē, bet ko tu redzi? Tev ir 100 mašīnas stokā, 100, 120. 125, 130 laika. Viens sludinājums maksā tur. No 3,50 līdz 9 vidēji, nemaz 6 eiro vidējais. 6 eiro vidējais. Pieciks viņus ielikt. Vismaz 3 atjaunājumi mēnesī. Cik? 3, vismaz 3. Nedēļā 2 reizes atjaunoja. Nedēļā 2 reizes tiek atjaunots. Lai viņš būtu priekšā, ja visiem pārējiem. Visi 100 jau netiek 2 reizes atjaunot. Visi ne... Nē, tāpēc saku, vismaz 3 reizes mēnesī visi 100 atjaunojās. Jā. Tādā griezumā. Tad jā. Tā viss rītā tiekamies, čau. Ko tu man saki, čau? Jā. Es atpliesu. Viņš paliks. Nē, es aiziešu uz savu apmaksāto tolu.